mēs, man liekas, visi smiltenieši un viesi esam gandarīti, kad ir tik daudz un dažādi pasākumi šodien šeit Jāņkalnā beidzot iespējami. Jāņkalns beidzot ir dzīvs. Šeit tātad notiekās šodien labdarības akcija Balta, balta mana sirds. Atklājam Jāņkalnu, saņemsim arī Baltijas kultūras pērles statusu. Un, protams, esam ceļā uz jauniešu un bērnu dziesmu un deju svētkiem, kur šis ir pēdējais tāds sagatavošanās posms, kur visi novada bērni un jaunieši satiekās un parāda, ko ir iemācījušies. Mums bija prieks kopā ar kolēģiem iekārtot labdarības tirdziņu, kas ir akcijas Balta, balta mana sirds ietvaros. Un pirmo reizi Jāņkalnā, ja vienmēr mums bija kultūras centrā, tad šodien Jāņkalnā, un mēs esam ļoti šeit visi priecīgi. Mērķis ir tāds, ka pa savākto naudiņu, ko te Smiltenes iedzīvotāji un ciemiņi iepērkas, mēs ziedojam bērniem, Smiltenes novada bērniem ar īpašām vajadzībām. Šodien esam īpaši lepni, jo Smiltene saņem Baltijas jūras reģiona kultūras pērles 2025 titulu. Šis tituls tiek piešķirts mazām un vidējām pilsētām par īpaši labi izstrādātu sociālās un kultūras noturības plānu. Paldies vēlreiz ciemiņiem, un es domāju, mēs visi smiltenieši un Smiltenes iedzīvotāji to novērtējam. Viss tik tikko sācies, viss no jauna atkal dzimst. Baltas miltus, baltas rokas nekad nenorimst. Šis plāns ir vērsts uz sabiedrības aktīvu iesaisti pilsētas dzīvē. Un Jāņkalns ir lielisks pierādījums, ka kopiena, sadodoties rokās, spēj īstenot lielus sapņus. Ir liela gandarījuma sajūta atjaunojot Jāņkalnu. Mēs noteikti šodien raudāsim, tad atjaunotāji komanda. Mēs esam ļoti piekusuši, bet tas piekusums ir tāds laimīgais piekusums. Tas sagurums ir tas laimīgais sagurums. Man bija tāds milzīgs gandarījums par tiem bērniem, kas dzied, par tiem bērniem, kas dejo. Un tas atgādināja tiešām tos laikus, gadus 20, 30, manu jaunības, manu bērnības laiku, kad šeit visu laiku čumēja un mudžēja. Un man ir bezgala liels prieks un pateicība, ka mēs to visi kopā, smiltenieši, ziedotāji, cilvēki, kas nāca strādāt, ka to visu esam panākuši un šo lietu, mūsu brīnišķīgo vietu, Jāņkalnu, kas ir pilsētas centrā, esam sakārtojuši. Cerot uz tādiem ļoti interesantiem
pasākumiem, gan uz pašdarbnieku, gan uz viesmākslinieku, ka Jāņkalns atkal čalos un šeit varēs arī nākt atpūsties, paskatīties, aiziet augšā pakalniņā, ieraudzīt 2 skudru pūžņus, ieelpot priežu svaigo gaisu pēc lietas. Nu, sirds gavilē, ka Jāņkalns atkal rosās.